Šodien ar sprediķi ar nosaukumu Vai tu esi laimīgs? Es vēlētos ar jums studēt Dieva vārdu. Brāļi un māsas, vai jūs esat laimīgi? Kāpēc jūs esat laimīgi? Kad jūs paskatāties uz maziem bērniem, jūs varat viņus iepriecināt pat tikai ar vienu spēļmantu. Viņi jūt vislielāko prieku pat no maza lācīša, it kā viņu rokās būtu visa pasaule. Tad kas mūs, debesu bērnus, dara tik laimīgus? Pravieša Jesajas pravietojumā ir rakstīts, ka prieks un dziedāšanas skaņa Ciānā nekad nebeigsies. Kad mēs aplūkojam šos pravietojumu vārdus, mēs varam apstiprināt, ka Ciāna ir tā vieta, kur prieks un laime vienmēr pārplūst. Tad kādi ir laimes elementi un avoti Ciānā? Kas liek jūsu mājām būt siltām un mājīgām, kad jūs tur dodaties? Tur ir tāds pats televizors, kā arī tāds pats ledusskapis un tādas pašas mēbeles. Ne jau šīs lietas dara mūs patiesi laimīgus mājās. Kad jūs ienākat savās mājās, jūs jūtat, šī vieta ir dzīva, atmosfēra šeit ir silta. Kas tajā brīdī padara atmosfēru mājās siltu un mājīgu? Vissvarīgākais mājas elements ir māte. Tas ir tāpēc, ka māte ir mājās. Pat ja viņa neko nesaka, vai viņas klātbūtne vien nepiepilda mājas ar siltumu, laimi un mīlestību. Attiecībā uz to es dzirdēju, ka tad, kad mūsu Ciānas ģimenes locekļi Indijā ienāk baznīcā, viņi vienmēr viens otram jautā, vai tu esi laimīgs? Tas viņiem ir kļuvis par sveicienu. Brāļi un māsas, es arī vēlos jums pajautāt, vai jūs esat laimīgi? Vai jūs patiešām esat laimīgi? Mēs esam laimīgi, jo esam ar Dievu, mēs drīz ieiesim debesu valstībā. Debesu māte ir ar mums, un mēs varam lūgt kopā ar saviem mīļajiem brāļiem un māsām Ciānā. Cik mēs esam laimīgi? Ko mums vajadzētu darīt ar visām pasaules rūpēm un likstām vismaz sabata dienā? Mums tās visas vajadzētu mest malā un aizmirst par tām. Šodien domāsim tikai par Dievu, debesu valstību un debesu māti, kas ir ar mums. Es ceru, ka jūs iegrimsiet Dieva dotajos patiesības vārdos un izbaudīsiet prieku, kas atrodams viņa vārdā, padarot šodienu par dārgu dienu. Palielinoties Ciānas locekļu skaitam, var rasties dažas problēmas tāpat kā mājās. Dažreiz starp bērniem ir cīņa, katram domājot, kuru mamma mīl vairāk. Lai labi pārvaldītu daudzus bērnus, māte var teikt vecākajam bērnam, parūpējies labi par saviem jaunākajiem brāļiem un māsām un pārliecinies, ka visi ir harmonijā. Tomēr to redzot, jaunākie brāļi un māsas kļūst greizsirdīgi. Viņi domā, mammai patīk tikai vecākais brālis. Viņa saka svarīgas lietas tikai viņam. Mēs esam pilnībā atstumti. Ir teikts, ka bērni kopumā tā jūtas. Tomēr brāļi un māsas vai māte tā patiešām domā? Šeit ir daudz māšu, un tā nekad nav. Viņa mīl visus vienādi, jo nav neviena pirksta, kas nesāpēs, kad tajā iekož.
Amerikā bija slavens prezidents vārdā Eizenhauers. Viņš bija Otrā pasaules kara varonis. Viņš bija sabiedroto ekspedīciju spēku Eiropā augstākais komandieris un vēlāk kalpoja par ASV prezidentu. Viņš bija viens no 7 dēliem. Cilvēki un paziņas vienmēr nāca pie viņa mātes un sacīja: Jūs esat labi uzaudzinājusi savu dēlu. Jūs noteikti esat ļoti laimīga. Cilvēki vienmēr sveicināja viņa māti ar: Jūs noteikti esat ļoti laimīga, ka esat izaudzinājusi tik labu dēlu. Katru reizi viņa atbildēja ar vienu un to pašu atbildi. Par kuru dēlu jūs runājat? Viņas vārdu nozīme bija: Es lepojos ar visiem saviem 7 dēliem un uzskatu viņus visus par lieliskiem, tāpēc neesmu pārliecināta, par kuru no viņiem jūs runājat. Protams, ļaudis atsaucās uz Eizenhaueru kā ģenerāli vai prezidentu, bet viņai nebija svarīgi, vai viņš bija ģenerālis vai prezidents. Viņa ar to domāja: lai arī viņš ir mans dārgais dēls un es lepojos ar viņu, es lepojos ar visiem saviem 7 dēliem. Tas bija tāpēc, ka katrs no viņiem spēlēja savas lomas un labi dzīvoja savu dzīvi. Pat ja bija dēls, kuram bija trūkumi, kāds viņš bija mātes atmiņās, viņa viņu atcerējās kā dēlu, ar kuru lepojās. Brāļi un māsas, mūsu debesu māte Lolo un mīl visus Ciānas bērnus. Prezidenta Eizenhauera māte šķiet bija patiesi gudra sieviete. Ikreiz, kad cilvēki viņai uzdeva šo jautājumu, viņas atbilde vienmēr bija viena un tā pati: Jūs esat tik laimīga, ka jums ir lielisks dēls. Jūs noteikti esat patiesi lepna. Ikreiz, kad cilvēki to teica, viņa sacīja: Par kuru dēlu jūs runājat? Tā ir īsa atbilde, bet es šajā vienā teikumā varu sajust lielu daļu viņas rakstura. Ne debesu māte, ne debesu tēvs nelolo un nemīl vienu bērnu vairāk kā otru. Viņi izlēja savas asinis par visiem Ciānas bērniem, ir smagi strādājuši, pieliekot visu savu spēku, un pat tagad turpina mūs neatlaidīgi mīlēt. Mēs to nekad nedrīkstam aizmirst. Tādējādi starp vārdiem, ko māte mums vienmēr dod, es atceros, ka viņa teica: Jūs esat mans viss. Jūs esat viss manā dzīvē. Tas neatiecas tikai uz vienu konkrētu bērnu. Viņa mīl mūs visus, visus Ciānas locekļus. Tas bija ne tikai Eizenhauers, bet arī bērns, kurš sasniedza izcilību, bērns, kuram bija trūkumi un bērns, kuram trūka tikai 1%, kas lika viņa mātei lepoties un būt laimīgai. Visi Dieva bērni, kas ir ieradušies Ciānā, ir debesu mātes lepnuma avots. Katrs no mums liek viņai lepoties. Viens biedrs ar to, ka viņš labi prot sludināt, otrs ar to, ka prot labi evaņģelizēt, un cits ar to, ka dzīvo grēku nožēlas dzīvi pēc tam, kad pareizi atpazina savus grēkus. Iemesls, kāpēc viņa lepojas, ir atšķirīgs. Tāpēc no šī brīža atmetīsim malā visas bērnišķīgās domas. Vai mums nevajadzētu saprast, ka tēvs un māte mīl un lolo visus Ciānas bērnus, kuri grēkoja debesīs un tika nomesti uz šīs zemes? Bībelē, Hozeja grāmatā ir rakstīts: neatlaidīgi centīsimies atzīt Dievu. Mums ir jāpieliek visas pūles, lai iepazītu Dievu. Tie, kas ir vecāki, sapratīs. Jūs mīlat visus savus bērnus, 1., 2., 3. un pat 10., bet šķiet, ka bērni to tā neuztver. Mamma mīl tikai vecāku māsu, kurai iet labi mācībās.
Mamma mīl tikai vecāku brāli, kurš ieņem augstu amatu. Tas nekad nav tā. Neviens vecāks nemīl vienu bērnu vairāk par otru par to, ka viņš ir augstā amatā vai labi mācās. Vecāki mīl un lolo visus savus bērnus no viņu piedzimšanas brīža. Tāpēc šodien jums ir jāatmet doma, es jūtos tā, it kā mani mīlētu nedaudz mazāk nekā to biedru. Izpratīsim Dieva mīlestību caur 1. Jāņa evaņģēlija 4. nodaļu. 1. Jāņa 4. nodaļa. Aplūkosim 1. Jāņa evaņģēlija 4. nodaļas 7. pantu. 1. Jāņa 4. nodaļas 7. pants. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums. Kas mums būtu jādara? Pienākas citam citu mīlēt. Debesu Tēvs un debesu Māte mūs nepārtraukti mīl. Viņi nemīl tikai vienu biedru. Dievs izlēja savas asinis pie krusta par visiem. Ja ir 10 pirksti, tad nav neviena pirksta, kas Dievam nepatīk. Kad mēs saprotam, ka mēs visi esam vajadzīgi Dievam, Viņš lolo mūs visus un dāvā savu žēlastību mums visiem, mums vienmēr ir jāpieņem Dieva mīlestība savās sirdīs un jāaug un jātiek koptiem šajā mīlestībā. Mums vajadzētu domāt, Tēvs un Māte mūs tik ļoti mīl, ka viņi nāca uz šīs zemes, uzvelkot miesu. Viņi nekavējās nest krusta nastu par mūsu grēkiem, kas mums, debesu grēciniekiem, bija jānes. Tad nav vajadzības skatīties uz neko citu. Viņi atstāja debesu godību un upurēja savu dzīvību par mums. Neskatoties uz visa visuma atrunāšanu, Dievs atnāca uz šīs zemes. Viņš varēja sūtīt eņģeli savā vietā, bet izvēlējās nākt uz šīs zemes, lai pats būtu upuris izpirkšanai, izlejot savas asinis par mums un nesot visus pārbaudījumus un ciešanas, kurus mums būtu vajadzējis izturēt. Tikai ar šo faktu vien mums vajadzētu saprast, cik ļoti Dievs mūs mīl un lolo. Tagad mums nevajadzētu palikt kā bērniem, bet gan izaugt par nobriedušiem, kas var saprast Tēva sirdi un Mātes upuri, vai ne? Tāpēc 1. Jāņa evaņģēlija 4. nodaļas 11. pantā ir teikts: Dievs mūs tik ļoti mīlēja, un raksta, cik ļoti Dievs mūs mīlēja. Aplūkosim to vēl vienu reizi. Aplūkosim 11. pantu. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. No tā mēs atzīstam, ka mēs esam viņā un viņš mūsos, ka viņš mums no sava gara ir devis. Un mēs esam redzējuši un apliecinām, ka Tēvs ir sūtījis savu dēlu par pasaules glābēju. 15. pants. Kas apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, tanī paliek Dievs un viņš Dievā. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā.
Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir, tādi arī mēs esam šī pasaulē. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Ir rakstīts: mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. 1., 2., 3., 4. un 10. bērns visi mājo Dieva mīlestībā. Tāpat kā nav viena bērna, kurš ir izslēgts no savu vecāku mīlestības tikai tāpēc, ka viņi viņus neredz bieži, mums jāatceras, ka mēs visi esam Dieva mīlestībā, vai ne? Aplūkosim 19. pantu. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis, jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Mums šodien jāpatur prātā, ka starp daudzajiem Dieva baušļiem, kā piemēram sabata diena un Paskā, ir arī pavēle par brāļu mīlestību. Kad mēs atnākam uz Ciānu un kāds jautā, vai tu esi laimīgs, mums nevajadzētu sniegt tikai ierasto atbildi – jā. Drīzāk kā debesu bērni, pilnībā pielietosim praksē Dieva doto mīlestības pavēli un nodosim visiem pasaules cilvēkiem to pašu mīlestību, ko mums dāvāja tēvs un māte. Es ceru, ka Dieva bērni izcelsies kā mīlestība, neatkarīgi no tā, vai viņi ir mājās ar ģimeni, baznīcā ar citiem locekļiem vai sabiedrībā ar citiem. Tas ir tāpēc, ka mīlestība, kā tas ir zināms, ir teikts, ka tā nāk no Dieva. Tad tas, ka mūsu sirds ir vienmēr piepildīta ar mīlestību, ir dzīves pierādījums tam, ka Dievs vienmēr ir ar mums, vai ne? Izturēsimies ar mīlestību pret visiem apkārtējiem, debesu brāļiem un māsām, ģimenes locekļiem, kolēģiem, draugiem un paziņām. Tikai tad mēs varam padarīt Ciānu par vietu, kur visi patiesi jūtas kā mājās, kur ēdiens garšo vēl labāk par mājās gatavotām maltītēm, un atmosfēra, kas ir siltāka un patīkamāka nekā pasaulē. Vai tas nav tāpēc, ka te mums ir mūsu tēvs un māte un mīļotie brāļi un māsas? Visiem Ciānas bērniem patiešām ar katru dienu ir jāaug tēva un mātes mīlestībā. Šādā veidā Dievs mums ir piešķīris liecību par mīlestību. Atvērsim 1. Korintiešiem 13. nodaļu. Aplūkosim 1. Korintiešiem 13. nodaļas 1. pantu. 13. nodaļas 1. pants. Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs vašs vai šķindošs zvārgulis. Un ja man būtu pravieša dāvanas, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, kas es esmu? Tad es neesmu nekas. Ticība bez mīlestības vai jebkāda darbība evaņģēlijā, kas tiek veikta bez mīlestības, ir bezjēdzīga. Aplūkosim 3. pantu. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka. Bībelē ir skaidri teikts, ka tas, kas tiek darīts bez mīlestības, ir bezjēdzīgs. Aplūkosim 4. pantu.
Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedaudzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Aplūkosim 8. pantu. Mīlestība nekad nebeidzas, praviešu dāvanas beigsies, valodas apklusīs, atziņa izbeigsies. Jo nepilnīga ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu mācība. Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies, kas bija nepilnīgs. Kad biju bērns, es runāju kā bērns. Man bija bērna tieksmes un bērna prāts, bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spoguli, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs, bet lielākā no tām ir mīlestība. Brāļi un māsas, mīlestībai jo īpaši vajadzētu pārplūst ciānā. Mums jābūt sirsnīgiem un piedodošiem vienam pret otru, un tēva un mātes sirdīm vienmēr jābūt klātesošām un jūtamām ciānā. Ir teikts, ka cilvēki līdzinās tiem, uz kuriem viņi skatās. Cilvēkiem, kuriem patīk beisbols, bez šaubām ir kāds lielisks beisbolists, kas ir viņu paraugs. Cilvēkiem, kuriem patīk futbols, ir lielisks kāds futbolists, kas ir viņu paraugs. Vērojot viņu metodes un stiprās puses un cenšoties tās apgūt, cilvēki tādā veidā attiecīgi mainās, ko viņi nemaz nebija apzinājušies. Tāpēc ir teikts, ka visi sāk līdzināties tiem, uz kuriem skatās, un šī pārvēršanās ir daļa no cilvēka dzīves. Tāpēc mums vienmēr ir jāskatās uz Dievu. Ja mēs ņemam vērā dzīvi, ko ir dzīvojuši debesu tēvs un debesu māte, un upuru un ciešanu ceļu, ko viņi ir izturējuši mūsu dēļ, vai viss, kas minēts 1. korintiešiem 13. nodaļā, dabiski netiks piepildīts ciānā. Mēs varam vienmēr priecāties, nepārtraukti lūgt, pateikties visos apstākļos un būt saudzīgi viens pret otru. Mums vajadzētu būt tādai mīlestībai kā Ābrahamam, kurš teica, ja tu izvēlēsies iet pa kreisi, es izvēlēšos iet pa labi, ja tu izvēlēsies iet pa labi, es izvēlēšos iet pa kreisi. Lai gan viņš bija augstākā pozīcijā, viņš piekāpās savam brāļa dēlam Lotam un ļāva viņam izvēlēties pirmajam. Dievs mums atgādina, ka tā ir daba, kādai mums vajadzētu būt ciānā. Mūžīgā debesu valstība ar katru dienu tuvojas. Ir kari starp Izraēlu un Pakistānu un starp Krieviju un Ukrainu. Zemestrīces notiek visapkārt, kā arī notiek dažādas klimata katastrofas. Kad mēs novērojam daudzos notikumus, kas notiek mums apkārt, paliek arvien skaidrāk, ka tuvojas tiesas diena, kad Dievs tiesās šo zemi tāpat, kā tas pravietots Bībelē, kā arī tas, ka tuvojas debesu valstība. Ja mēs visi tā jūtamies, vai mums nevajadzētu arī piepildīt pravietojumu, ka ciānā vienmēr būs prieks un dziesmu skaņas, un tad ieiet debesu valstībā. 창화하는 소리가 끊이지 않더라 하신 이 예언도 이제 이루고 천국 가야 안 되겠습니까?
Lai to sasniegtu, mums vienmēr ir jāatceras, kāda vieta ir Ciāna. Šīs ir mūsu mājas, kur ir tēvs un māte, un mūsu vecāki nekavējās izturēt sāpes un krusta ciešanas mūsu dēļ. Šis ir Dieva nams. Ja mums vienmēr ir šāda sapratne, tad, kad kāds jautā, vai tu esi laimīgs, mēs varēsim viegli atbildēt, jā, es esmu. Vai Ciānā vienmēr tā nevajadzētu būt? Tāpat kā stāstā par prezidenta Eizenhauera māti, debesu māte nedod mīlestību tikai vienam biedram. Viņa mīl visus. Lūdzu, paturiet prātā, ka viņa visus mīl vienādi un dāsni. Ja kāds saka debesu mātei, jūs noteikti esiet ļoti lepna ar tik lielisku dēlu, debesu māte noteikti sniegs to pašu atbildi. Par kuru dēlu jūs runājat? Es lepojos ar visiem saviem dēliem. Par kuru jūs runājat? Par kuru meitu jūs runājat? Es lepojos ar visām savām meitām. Šodien vēlreiz pārdomāsim, ka tā ir mūsu debesu tēva un debesu mātes sirds. Mūsu debesu vecāki nāca uz šo zemi mūsu dēļ, atjaunoja mums zaudēto patiesību un labprāt nesa krusta sāpes mūsu labā. Atceroties mūsu garīgā tēva un garīgās mātes žēlastību, ātri nožēlosim grēkus un dzīvosim atzimušu dzīvi uz šīs zemes, lai mēs noteikti varētu atgriezties savā debesu dzimtenē. Cerot, ka šodienas sabats būs piepildīts ar grēku nožēlu, pateicību un slavu un godu, es vēlētos noslēgt sprediķi. Liels jums paldies!